Nu, tā kā man ļoti daudz cilvēki kopš maniem maija beigu paziņojumiem ir ļoti daudz ko jautājuši, gan sociālos tīklos, gan tieši rakstot, nu, kad tad būs kaut kādi jaunumi par Vefiņu, tad man ir prieks teikt, ka principā pagājušā nedēļa un šī nedēļa ir iezīmējusies, manuprāt, ar diezgan nozīmīgiem jaunumiem. Pirmkārt, tātad ir skaidrs, kur mēs spēlēsim starptautiski. Kvalifikācija Čempionu līgā, un ja gadījumā neveiksim, bet es tiešām esmu ticības pilns, ka mēs varam kvalificēties ar to sastāvu, ko mēs esam iecerējuši savākt, tad neveiksmes gadījumā mums ir vieta pamatturnīrā FIBA kausā, kas ir tiešām stiprs kauss. Atgādinu, ka pagājušajā gadā FIBA kausa finālā spēlēja PAOK un Bilbao, divi ļoti nozīmīgi Eiropas basketbolisti, teiktu pat zināmā mērā grandi. Otrakārt, šodiena pilna jau ar tādām ļoti nozīmīgām lielām ziņām. Vefiņā atgriežas gan Mareks Mejeris, gan Aigars Šķēle. Abi spēlētāji, manuprāt, super līmenī. Marekam vispār pagājušā sezona iespējams, ka labākā viņa karjerā. Viņš vienkārši fantastiski individuāli rādītāji, kāda viņam bija Polijas čempionātā. Un abi izlases spēlētāji, teiksim tā, ar tiešām augstu potenciālu nākamgad veidot kopā ar citiem spēlētājiem, protams, tādu Vefiņu kodolu. Šonedēļ būs vēl pietiekami daudz ziņu saistībā ar mūsu treneru štābu. Arī tur mēs strādājam, papildinām. Tad, kā jūs atcerieties, treneri mums mainās, attiecās arī uz asistentiem. Jā, esam jau tādu lielu darbu paveikuši, lai jau šīs nedēļas laikā ziņot par panākumiem šajā frontē. Un pats pēdējais, ņemot vērā, ko mēs esam parakstījuši, gribu iepriecināt visus Vefiņa podkāsta skatītājus un klausītājus. Jūs saprotiet, gan Artūrs Šenkovs, gan Mareks, gan Aigars, tie ir vienkārši ideāli viesi Vefiņa podkāstam. Tā kā liels paldies, ka sekojiet līdzi, informēsim gan klubs, gan es, un jau vistuvākajā laikā, tai skaitā tiekamies VF podkāstā.